Sveiki, skatītāji! Sveiki, viesi! Pirms tās preses konferences Viktors Moros, Žiga Lipuščeks arī spēlē ar Lietu Rānu. Sākumā lūkšu īsu trenera komentāru, tad spēlētāju komentāru un pēc tam, protams, jūs jautājumu. Viktor, lūdzu, domas pirms spēles. Sveiki! Pēc iepriekšējās spēles it kā labvēlīgs rezultāts pirmajā spēlē, bet ļoti labi sapratam arī to, ka nekas vēl nav sasniegts un gatavojamies ļoti nopietni. Sapratam, ar kādam domam pretinieks viesosies mūsu mājās un, protams, mēs zinām tagad jau daudz vairāk par pretinieku. Pirms pirmās spēles gaidījām, ka būs varbūt drusku cita spēle no pretinieka puses, bet bijām gatavi jebkuram rītējumam un kopumā tagad ir kaut kādas tādas zīmes, ka mums pie dažām situācijām ir jāpiestrādā un gatavojamies, lai rīt spēlētu labāku savu spēli un jābūt arī gataviem jebkuram, ko pretinieks var izdarīt arī pret mums. Žigan, please your thoughts about the upcoming game, also about the first match. What do you expect tomorrow? So first of all, we analyzed the first game with them. We saw where we were good at, where we maybe wasn't the best, and of course we worked, and still today we have one more training to work about this. But I think we are ready. We know what we have to do, and I'm sure we can show a good game tomorrow and go to the next phase. Lūdzu, jautājumu. Jā, Viktor, tu pieminēji, ka mazliet citādāk spēlē šī komanda nekā bijāt prognozējuši. Es saprotu, viņi pat laukumu nelaistīja, bija izdevīgi laikam viņiem lēnāk spēlēt. Kāda noraksturot šo komandu, kā RFS pret viņiem vajadzētu spēlēt? Gatavojoties pirmai spēlei, mēs izanalizējam viņu maču pret Skotijas komandu un redzējām, ka šī komanda daudz vairāk spēlē tur ar bumbu un tiešām gatavojoties spēlei, mēs zinām arī par to raksturu, kāds ir tipisks šī reģiona komandām. Kopumā spēlējot pret mums, vairāk bija tieši tās spēles, kad viņi mēģināja pēc iespējas ātrāk dabūt bumbu pie mūsu soda laukumā. Un it kā gatavojoties tam, es varu teikt, ka mēs ļoti tā pragmatiski nospēlējām pirmo spēli, lai dabūtu rezultātu. Un tas viss notika, jo spēlējot ar bumbu, mūsu galvenais uzdevums bija kontrolēt spēli gan aizsardzība, gan uzbrukumā ar bumbu. Un izveidot tādas situācijas, kur ir brīvas zonas un mēģināt tās izmantot pēc labas kontroles. Par laukumu domāju, ka tā nav bija kaut kā speciāli, ka viņi gribēja to izdarīt. Vienkārši infrastruktūra tur ir tāda. Daudz par to nedomāju, ka tas ir labvēlīgāk viņiem. Protams, mēs gribam spēlēt vairāk ar bumbu un ātrāku futbolu. Līdz galam tas neizdevās tur. Bet bijām tam gatavi, jo spēlējot kvalifikācijas spēles pret jebkuru pretinieku, tur ir liela atšķirība gan bumbas, gan laukumos. Un iepriekšējos gados mums ir laba pieredze, ka jāadaptējas ļoti labi un ātri šādiem apstākļiem, un tas bija viens no svarīgākajiem. Varbūt spēlēt jautājumā, varam palaist gatavoties treniņu. Jā, Žiga, nice to meet you here. Of course, you have played some Britain teams, North Ireland teams too.
Was there any surprises? How good they were in set pieces and overall? How do you rate this team? They're a very good team. First of all, we knew before first game already that they are strong on the aerial duels, from crosses, from these long throw-ins. We also didn't forget about Linfield when we played in, I think, 2022. We were suffering a lot in the game in the Belfast, so we knew this is their strong side. And I think we did okay in the first game, but we have to do even better tomorrow if we want to achieve good result. What can you say about Martin Šķigurs? He's playing more and more and scored 2 goals. How good he is in everyday life, in trainings? How to say? I think he's the guy that has maybe in the way of football thinking, and also like his quality is very big. He's out of this our league for sure, Bundesliga. I'm also happy for him that after a long time that he was injured, that he is like finally back and everything is okay. And this is not just a luck or something. We see him every day and we know that he's capable of all the things that he's doing. From your experience, what should be mindset going into tomorrow's game? No, the mindset, first of all, we have to be ready for everything, because of course you can try to predict how the game will go, but if I go back again to Linfield, we played 2 games. First at Skonto, it was similar to this one in my opinion. We had the feeling that we controlled the game a lot, and we went to Belfast to play with them, and we were thinking game will be more or less the same, but it was completely different. So we have to be ready now, because first game, okay, also we had the feeling we were controlling the ball a lot, but it doesn't mean tomorrow will be the same. So we have to be ready for everything, and most important for me is we play our football, what we like to do, and then I think we can achieve good result. Hi, Shiga. I have a question about your opponent. Today you talked about Linfield, and I want to ask you about which Northern Irish team is the strongest? Because you played against Linfield, you played against Larne, now you're playing against Glentoran, and which team are the strongest in your opinion? Yeah, it's not an easy question. I think all 3 teams are strong. I know that maybe people from outside, when they saw result against Larne, they thought maybe they were like weaker, but if you watch the games, we deserved it, of course, but maybe not with such a big difference. So for me, they are all of them. They are strong, and the biggest difference is that Larne and Linfield, it's already in the past, and Glentoran is still tomorrow. So we can speak after the game about this question. And after the first match, you won 2-1. Are you satisfied with this result, or maybe thought that, or maybe you thought that this result in the first match would be a higher? I think all in all, it's a fair result. It could be higher. We could also not win a game. So I'm just happy that we showed a good game there. We had the energy. The feeling was that we are ready.
and yeah, that's it. We are happy, but nothing is done. Tomorrow is new game, and like we have to finish the business. Thank you, Žiga. I think, yeah, we will let you go for the training and Thank you. we'll continue with the coaching. Thank you, bye. Bye. Žiga jau labi izstāstīja, kā Mārtiņš Ņiguras ikdienā izskatās. Mēs viņu daudz esam iepriekš redzējuši, tiešām varbūt viņš ir virslīgas līmeņa, kā tu noraksturot, jo viņš sezonas sākumā mazāk spēlēja, tagad arvien vairāk tiek laukumā. Kādā formā ir Mārtiņš un kā tu noraksturot viņa spēli? Viņš ir laba forma. Kopumā, jā, tādi daži notikumi un notika un plānojot spēli pēc spēles, kād Mārtiņš spēlēs un cik ilgi. Protams, mēs ceram uz to, ka varam pēc iespējas vairāk laika dot viņam, bet arī mēs saprotam visu, kas notika vēsturē, kas bija iepriekš, un mums arī jābūt diezgan nosvērtiem mūsu visas šādas situācijas, ko mēs gribam darīt, jo tiešām viņš ir ļoti svarīgs mums spēlētājs, un mēs negribam, lai tā slodze patraucētu viņam rādīt to, uz ko viņš ir spējīgs, bet jā, spējīgs viņš ir uz ļoti daudz un daudz ko, un es jau daudz reiz par to stāstīju, ka šī loma nav svarīgi, vai tu sākuma sastāvā vai spēlējot 30 minūtes, nekas nemainās, jo daudzas spēles tieši pēdējās 30 minūtes ir vissvarīgākās. Un Mārtiņš to saprot, daudz spēles viņš sāka sākuma sastāvā, apliecināja to, ka viņš ir svarīga figūra arī šādas spēles. Un rītdienai viņš būs arī gatavs. Ceru, ka vēlreiz viņš varas parādīt ko mēs katru dienu redzam treniņos. Par vārdsargiem. Rihards Matrevits pievienojās komandai. Redzējām šeit pirmajā spēlē neveiksmīgu epizodi. Savos vārtos radījāt bumbu. Pēc tam Ņerugals ir bijis vārtos arī Ziemeļīrijā. Jevgeņijs bija vārtos. Kausā atkal Matrevits bija vārtos. Kāda ir situācija? Ka ir RFS šobrīd pirmais numurs vai spēle no spēles skatāties? Situācija ir tāda, ka ir konkurence starp vārdsargiem uz kādu periodu skatoties uz priekšu. Protams, tas vispār nav tas, ka Rihards nespēlē dažas spēles, tas nav saistīts ar kļūdu. Tur nav nekādas saistības, un kopumā viņš strādā treniņos un rada gan enerģiju, gan savu kondīciju, gan kvalitātes. Un pēc tam mēs izvēlējamies pirmo numuru. Tam nav nekā aiz mūsu izvēles, tikai domājot par to, kas ir laba komandai un kas ir gatavāks spēlēji. Tagad Ženja ir pirmais numurs, viņš gatavojas spēlēji, bet uz Rihardu mēs ļoti ceram, un arī viņam ir tās iespējas, kur piedalīties ne tikai treniņos, bet arī spēles, lai pēc iespējas ātrāk būtu labākas kondīcijas, un skatīsimies. Darko Lemaičs ierast bija snaiperis, tagad bieži nāk laukumā uz maiņu. Kādas ir iespējas viņu varbūt sākuma sastāvā redzēt? Vai pret šādu Ziemeļīrijas komandu viņš varbūt noderīgs no pirmās minūtes? Jā, mums ir arī plāns, ir idejas. Darko viņam bija daži savainojumi sezonas gaitā, mikrosavainojumi, bet viņš ļoti ātri atgriezās ierindā, un viņš būs gatavs rītdienas spēlē, bet vai viņš spēlēs, uzzināsim rīt. Sveiks, treneris. Un man ir jautājums, kāds ir gala mērķis par
RFS šajā sezonā konferenču līgā, un vai tu domā, ka RFS ir iespējas par avansā uz konferenču līgā pamatturnīrā, lai gan šajā sezonā RFS nespēlē čempionu grupā konferenču līgā kvalifikāciju? Ļoti labs jautājums. Kopumā spēlējot konferences līgā, tas ir Eirokausi. Gan man, kā trenerim, gan kā bijušajam spēlētājam, šis periods vienmēr ir tāds ļoti patīkams un gribas pēc iespējas ilgāk turpināt to un domāt par visaugstākajiem mērķiem. Tā nav tikai lieta, lai ietu pēc iespējas tālāk, lai nopelnītu kaut kādu naudu klubam, vai mēs esam sportisti un mēs domājam tikai par to, lai tie mērķi, kuri mums ir, un tie mērķi ir visaugstākie. Kamēr mēs varam cīnīties par grupu turnīru, mēs visu darīsim, lai to sasniegtu. Protams, arī saprotam, ka daudz kas ir atkarīgs no izlozes, bet no mūsu puses nav svarīgi, pret ko mēs spēlēsim. Mūsu mērķis nav tikai paspēlēt un kaut kur domāt par citiem turnīriem. Mūsu mērķis uz doto brīdi apspēlēt Glentoran, jau zinām nākamo pretinieku. Ja izdosies pirmajā kārtā, tad gatavosimies uz 100% otrajam un tā tālāk. No savas puses, no komandas puses, no tiem mērķiem, par ko mēs runājam ģērbtuvē, mēs darām pēc iespējas vairāk, labāk, lai nokļūtu grupu turnīrā. Tāds ir mērķis, bet soli pa soli, un tagad visas mūsu domas ir tikai par rītdienas spēli. Un šajā preses konferencē mēs runājam par Mārtiņu Tiguru, kurš gūst 2 vārtus pirmā spēlē. Vai Tigurs ir gala kandidāts uz spēle pamatā savā rītdienas spēlē? Pirmā spēlē viņš dosies uz Soliņa, uz 2 vārtus. Tagad mēs zinām, ka viņš veselības ir labs, viņa forma ir labs. Vai viņš ir kandidāts uz spēli pamatā savā rītdienas spēlē? Līdzīgs jautājums par Darku un līdzīga atbildē, domājot par Tiguru un arī par dažiem citiem spēlētājiem. Tur jādomā, arī strateģiski ir labi, ka viņš ir labas kondīcijas, bet mēs gribam, lai pēc iespējas ilgāku laiku viņš būtu tāds, un tāpēc arī iepriekšējā spēlē mums bija plāns, ka viņš izies laukumā, varbūt, nav kā varbūt, bet mēs cerējam, ka tas notiks otrajā puslaikā vai pēc pārtraukumā. Tātad arī tagad par Mārtiņu pēc iepriekšējās spēles, pēc kausa spēles mums ir savs plāns, bet labāk to apspriest pēc spēles, jo tagad līdz galam mēs nevaram runāt par visiem mūsu plāniem, jo ir vēl viens treniņš, bet noteikti viņš būs ierindā, bet skatīsimies, kā tas notiks. Jā, laikam jau mums jābeidz drīz pēdējais jautājums, tas, ko Žiga jau teica par to mindset, par to noskaņojumu un domām, kā jāiet rīt laukumā. Skaidrs, ka treneri parasti saka, ka jāizmirst tas pirmās spēles rezultāts un jāiet par uzvaru cīnīties. Kāds ir tas uzdevums Džekiem no pirmās minūtes rīt ejot laukumā? Jā, šī filozofija, kura ir mūsu komandā, it kā daudzas lietas man jau
nevajag daudz stāstīt, kaut kādu vienu impulsu iedot, un čaļi saprot, par ko iet runa un kā mēs gribam rīkoties. Bet gribam, lai vienmēr, un tā laikam ir mūsu dienai, ka spēlēsim uz uzvaru, un tas notiek jebkura spēle, kad mēs nācam laukumā. Bet spēles gaita viss var mainīties. Protams, ka pēdējās minūtes tur ir daudz kas ir atkarīgs no spēles gaitas, no rezultāta. Un tur, protams, ir jārēģē, bet ja runāt par to spēles mūsu filozofiju, kā iziet, tad, jā, Žiga pareizi visu teica, viņš to saprot. Tāpat kā es, ka tikai ar tādām domām mēs nāksim spēlēt šo spēli. Paldies.